Uber laivu pietura. Standarta brauciens maksā 10,50 un pērkot online 8,50. I need the water. Water is what I need. I need the water. I need the water. Oh yeah. I need the water. Vienā no centrālajiem Londonas parkiem aug platāna, kura sasniegusi diškoku izmēru, un apkārt uzstādīts ir žodziņš, lai nesabojā augsni ap šo diškoku. Britu biblioteka, laipni lūdzam, mēs esam atvērti visiem. Katru dienu no 9:30 līdz pat 8, svētdienās līdz 5. Šāda grāmata sver pat 20 kg. Un šī telpa veltīta Magna Cartai. Oriģināli vispār vairs nav iespējams izlasīt. Tā ir 10 gadus vēlāk rakstīta. Ne jau mūsu bibliotekā vienīgajā ir grāmatu siena. Šī ir Britu biblioteka un šī ir Karaļa biblioteka. Šis te grāmatas skapis aizņem visu bibliotekas centrālo daļu. Biblioteka izrādās 4 stāvi pazemē. Šī te ir virszemes daļa, kurā mēs atrodamies, un pazemē ir grāmatu glabātavas 4 stāvos. Tā ir agrāk viduslaikos lietotā grāmatu prese. Penny Black Press. Un iespējams šī ir lielākā marku kolekcija visā Anglijā. Šeit nedrīkst fotografēt, bet es jums parādīšu, kā viņa strādāja, ka katru var izvilkt ārā, un šeit ir ļoti daudz markas. Kas lielākie dārgumi. Lielākais dārgums šajā izstādē noteikti ir apskatāma šī te Gutenberga bībele, pirmā pati iespiestā grāmata Eiropā. Bet jāsaka, ka Ķīnā grāmatu iespiešana jau bija populāra pirms 700 gadiem, nekā tas atnāca uz Eiropu. Tā kā Ķīna bija tajā laikā 700 gadu priekšā visai Eiropai. Arī Korejā iespied dažādus tekstus. 700 gadus pirms Gutenberga. Un šī te ir 1483. gadā pirmā iespiestā grāmata angļu valodā. Reliģiskie teksti no visas pasaules. Viens no 4 visvecākajiem bībeles manuskriptiem visā pasaulē, jeb Codex Sinaiticus. Iespaidīgi izmēra vārti un Ņūtona statuja pie Britu bibliotekas.